aizējām, un tad aizējām, tiešām viņš saka, nē, viss, viss. Tas kāds stundu tur sēdēja, vienkārši pļāpāja, kad viņš pats saka, ko, tad iesim filmēt? Un tad viņš gan filmē, gan pēkšņi tādu zobus vilkt ārā, un nezinu, tā faktiski ar visiem tur ir. Un tas katoļi, tas Butāns, tas ir arī nenormāli spēcīgs, tas no Stoļerovs, kurš kuram tās, pa viņu, man liekas, bija Lailai Pakaliņai tā filma Baznīca 100 gadus atpakaļ, kad viņi tieši būvēja to Stoļerovu, kas ir, viņš visāds veikals tur pārtais pa baznīcām, un viņš arī tāds dzejnieks ir, un viņš man testēja, ka es pie viņa aizbraucu, viņš man lika savā priekšā to dzeju viņa lasīt, kas tāds pilnīgs kaut kāds tāds ārprāts, un es to dzeju centos tādā, viņam tiešām dzīvo tādā mājā, pilnīgā tajā bardakā tādā, tur viss tad, un viņš tā un es pēc Arnolda Lidiņa metodas, tā centos ar jēgu lasīt, katru teikumu tā loģiski centos tur pa ziediņiem, pļaviņām, Dievu, tur viss bija tādā katoliski, panteistiskā kaut kādā, bet tāds pilnīgi, viņš bija izdevies ar grāmatu, un es centos milzīgs lapus lasīju viņu priekšā, un viņš saka tā klausījās. Un es nevarēju saprast, viņš testēja to savu dzeju vai mani, viņš jau visu laiku klausījās, tā ir interesanti. Viņš arī tāds, viņi arī kā tādi neprāti tur katoļi, jo viņu nepārāk, jo viņš ir pasaules gala sludina un tam līdzīgi. Bet tāds fanāk. Jā, bet viņš var teikt, tur vienmēr tas jautājums, vai mums ir ļoti pārdomāts teoloģiski skaidrs diskusijas, vai ir viens džeks, kurš vienkārši ir 3 baznīcas uzbūvējis savām rokām. Kas tad ir, kas tad pierāda vairāk? Darbi vai tā kā, tas ir tas, kas man ir interesē, jo arī, ja viss ir uz robežu, arī, ja es uzzinu, ka katoļu baznīca ir problēmas, ka priesteris, protams, skrien viņu meklēt, tas ir arī interesanti, jo viņam tur arī sūta visus tos jaunos, kuri tur kaut ko vai ar alkoholu, vai tie studenti, tur tādā pārmācībā, tas ir diezgan tur tālu, un viņš tur tiešām, viņas tur nomoka, tās visas tantas, tur viņam kā armijā, tur disciplīna ir vaigā. Bet tas fragments, kur tas izdas no maisam, ar šķūņu ārā, tas un gadu, un pazuda. Tas pazuda viens cilvēks, jā, Tas nebija tas priestari. Tas filmas prasot, viņš ir nomirs? Jā, viņš kā aiziet, es arī tādu, es jau taisu kā tādu citu stāstu, jo bet tur bija viens pazudis cilvēks, un es aizbraucu apsīt, viņi tur pastāstīja, bet es domāju, tur kaut ko meklē, kā jau reizēm kaut ko meklē, tas netālu no Zosēniem kā reiz. Tur ir tādi pazīstami cilvēki, viens tāds večuks. Par to, ka dzīvo tajā sinagogā, tas tev aizvest sānis, vēl vienā ekskursijā par Latgales, diezgan maz es bijis Latgalē, kaut arī tur rādi dzīvo. Ka es nezināju, ka Pēters pirmais ir izsūtījis ebrejus. Ko tur Latgalē? Tas ir tāds stāsts. Mēs jau... Visa holokosta, ja? Pēters pirmais, tas bija mums man jāatzīst. Nē, bet to mēs jau nevaram saprast, ka iedomāties to kultu tādu lūdzu, kur bija 60 vai 70% ebreju, tagad tur ir 2. Varakļānos bija 80%, Viļānos, tur visi, mēs to nevaram to vidi, ka ir tie ciemi, kur dzīvo latgalieši, vēl, un ciemi vecicītnieki, un tās mazās pilsētīs, kur pārsvarā ir ebreji, kur ar visu, un viss tas ir, tā, mēs jau nespējam iztēloties to kultūru, kas ir pilnīgi, jā, un tāpēc tas man ir, vienmēr, ka tu kā tādu es eju tajā kā noslēpumos, un arī kaut kas ļoti interesants. Mēs jau kā Latvijas sabiedrība, mēs jau dzīvojam cepuru kuldam, bet iedomāties, ka 39. gadā, kad mums bija 60,000 vācu baltieši, kas ir vesela kultūra, kas pēkšņi pazuda viena kultūra, un 41. gadā pazuda visi ebreji. Respektīvi, Latvijas kultūra, kas balstījās uz pilnīgi citā, un pēkšņi divas kaut kādas cik ļoti ārkārtīgi būtiskas, bija tikai vienkārši tā kā izņemtas ārā. To jau vispār nevar aptvert, jo visi tādas, kā zināms, šādi procesi notiek ļoti lēniem, gadsimtiem ilgi, kaut kādas mājas, un tad pēkšņi tādā veidā, es domāju, ka mums tiešām, es nezinu, kaut kā jābrīnās, ka tā Latvija vispār kaut kādā jēgā ir kaut cik, un mums, protams, jācenšas piešķirt tam citu saturu, bet teiksim, kas pašos pamatos izbrīna, ka mēs tiešām vēl kaut kā pastāvam, ka mums ir vēl
kaut cik, kaut nav jau tās 100 gudrais galvas un nav tik gudrs, kā varētu vēlēties, bet ka vispār nav pilnīgs ārprāts. Protams, tas arī nav pilnīgs ārprāts, arī vēl ir diskutabls jautājums. Tā ka es domāju, ka tieši arī par šo es gribēju, es domāju, ka tā ir zudusī pats, tā ir Atlantīda, kas tur tiešām ir, un viņi var šķetināt ilgi, kārtu pēc kārtas, un es jau, piemēram, tas kultūras nams, tā jau ir vesela, tas tukšais, tas uz mani šokējuši iespējas, bet tā ir jau tā padomju dzīve, kas tur bija milzīgi kultūra, ārprātīgi, tādi neiedomājami, kā tādi teātri, lielumi kaut kādos miestos, šeit bija Viļānos, un visu laiku viņš ir pamests tukšs, un arī, lai kādu man negatīvu attieksmi pret padomju, to kultūru visu un to padomju lietu, bet es tāpat redzu uz to kā tādu izzūdību, kā tādu ārprātīgu. Bet tas ir daudzās vietās arī, kur bijušajās baronu muižās, kur padomu laikos esot pilnvedības svētki un kāzas svinēts, un tagad viss ir sabrūcis tādās vietās. Nē, vienlaicīgi tur ir tā ambivalence arī, kaut kā es gribētu, lai viss padomju tā smaka izzustu, bet tāpat es, ka to redzu, kā tas izskatās, un tā ir tā pati izzušana, kas notiek ar jebkuru izzušanu, un tāpat mēs acīm redzot, mēs izzūdam tāpat tādā pašā vai savādākā veidā. Es nezinu, vai tas bija jauši vai nejauši, bet tajā kultūras namā bija tās gova auss. Jā. Plasmas, tas ir tāds konteksts. Es vairāk tas konteksts, man liekas, es jau visu... Jā, es jau vairāk par to, arī, ka tie numuriņi, un es vairāk pa govi mazāk, vairāk, ka tur visur ir bijuši kaut kādi cilvēki, ka tie pakarami, ka tur ir bijuši, tas ir tāpat kā arī pēc Sibīrijas aizvešanas, un paliek tādi kaut kādi numuriņi, faktiski, tukšs vietas ar kaut kādiem numuriņiem. Man tāda asociācija, protams, tie bija govi numuriņi, bet es tā centos, lai pārāk cilvēki nesaprot, ka tie ir govi numuriņi, ka tie visāk tāda, kā tā ir kaut kā tā izviršana. Kaut kas ir izviršana. Tie cipari, ka mēs saprotam, ka tas ir tur bijis kaut kāda sistēma kārtīga un tam līdzīgi. Tas man laikam joprojām visi interesē šīs tēmas un tieši tas 20. gadsimts. Man ir jautājums, bet viņi sākuši man ziedu. Rītā ir Paska pareizticīgiem. Un tā ir tāda laba sakritība, kad šonedēļ ir kādām reliģiskām virzienām vēl lieldienas, šodien ir gavēnis. Es, piemēram, gavēju šodien vēl, Bet es gribēju, es paskatījos to filmu un es atcerējos vienu frāzi no vienas grāmatas, kāds katoļu priesteris man ieteica nopirkt tādu lielu rastu grāmatu, ko ir sarakstījis Amerikas pareizticīgās baznīcas bijušais priesteris. Un es aizgāju, atradu to grāmatu, man bija drausmīgi bieza, viņš raksta 7-8 valodās. Un es domāju, es nekad neizlasīšu, un es viņu arī neesmu izlasījis, ja viņi tikai lasu jau kāds 5 gadus, kā pienāk lieldienu laiks. Tā es viņu atveru un lasu pa gabalām. Bet es viņu nopirku vienu teikumu dēļ, un man arī dēļ tā viena teikuma, tā grāmata ir. Vienkārši, man liekas, ka tas teikums, viņš pasaka visu par tām reliģiskajām kustībām, kas Latgalē ir par reliģiju, un vispār pasaka pašu galveno. Un tas teikums ir tāds, tur, kur ir prieks, tur ir Dievs, kur prieka nav, tur Dieva nav. Tāpēc šo grāmatu nopirku. Man liekas, ka nav jau svarīgi, kādas ir tās reliģijas, un kas svarīgāks ir šis viens teikums. Un to ir pateicis diezgan vietas un gudrs cilvēks. Ja? Un mans jautājums ir tāds, ka vai gribētu vēl taisīt kādu filmu par Latgali? Es nezinu, vai dokumentāli vai nedokumentāli. Un ja vēlētos, tad par ko tā būtu? Es iesniedzu projektu ar nosaukumu Ceļojums uz galu un sākumu, kas ir par Latgali arī domāt faktiski. Bet es nezinu, vai es to uztaisīšu. Jā. Es tagad šausmīgi par to karu domāju. Un